Nu, protams, ka viņi grib, lai piesprādzējās, jo tā pīkstoņi ir tik normāli uz nerviem krītoši. Čau visiem! Nu ko, laižam uz mežu. Vēl uz mežu, ne, braucam uz saldu. Jo kā jau es iepriekšējos video jums stāstīju par to ķepas cilindru, ka tas man bija beigts. Nu, tas man beidzot ir sataisīts. Bet varētu jau šovakar neko baigi nedarīt, jo kā mēs redzam, jau tāds, nu, krēsli jau nāk virsū. Bet daļa visu šitā ir tā, ka tie darbi ir tā iekavējušies. Nu, kad dabūs bišķi tagad decembrī krēklu paraut pakaļā. Un, nu, tur man to ķepu sataisīja. Brauksim likt ķepu virsū. Es katram gadījumam esmu paņēmis guļamais līdzā. Es nezinu, vai šo opciju es gribēšu izmantot, bet tāda opcija man rezervē būs. Jo es domāju, man šovakar vajadzētu arī pēc tam bišķī tā kā pastrādāt. Un, ja ir tā, ka es līdz vēlai naktī braucu, tad stulpa nakti braukt mājās, un tad no rīta agri celties braukt atpakaļ. Un tā kā man tā mašīna ir pieteikoši forša, svaiga, tad nav arī problēmas te mašīnā izgulēties. Bet, nu, to mēs skatīsimies pēc situācijas. Bet šobrīd laižam uz saldu. Bet, nu, zin kā, nu, nav jau, diemžēl, viss tik vienkārši. Izrādās, ka man smagiem ir izlādījies aķīši, jo viņam ir 2, citiem ir 4, manam ir 2. Respektīvi, es biju atstājis vārds logā, kas man spīd, un salonā man tāds sarkana gaisma spīd. Un es biju atstājis viņas ieslēgts. Un pārēst viņas pa to 1 nakti, 2 naktīm neko īsti nepatērē un aķīti īsti nevar izlādēt. Un es domāju, nu kas tur pa problēmu, nu kāpēc tā var izlādēties tas aķīts? Bet izrādās, ka, nu kā, nu man telefonā ir tā aplikācija, kur es skānijai varu timeru uzslēgt autonomikai. Un tad, kad tā mašīna stāvēja pie mājas, es biju automātiski uztaisījis timeru no pirmdienas līdz piekdienai, no 7 līdz 8, lai silda salonu. Un šeit tev. Nu, protams, tas viss bija palicis, es viņu nebija izslaidis ārā. Un tas mums, protams, noēda akumulātoru diezgan pamatīgi. Bet ir arī problēma ar risinājums. Skaps Mārtiņš atbrauks, to džeku mēs visi pazīstam. Atbrauks ar krokodiļiem, piepīpēs un močīsim, viss būs labais. Tā, nu klāt esam. Mēģināsim to mazulīt tulīt kaut kā atdzīvināt. Nobraukšu malā, lai Mārtiņam ir vieta. Es tikai ceru, ka viņš nav tik tukšs, ka neies centrālā. Centrālā iet, tas ir pozitīvi, tas ir superīgi. Viss ir sniegā. Nu, kā tad iet manai meitenei? Sailgojas pēc manī. Te viss ir augsts. Es pārliecināts, kā šito sanāks. Man ir powerbank. Smagajam? Jū. Es jau domāju, sapdiezam, vai tu tiešām ar Opel jopci. Tā ir štela. Būs pa labo. Jā, to es paņemšu malaņā. Tā. Es saku, domāju, te būs pa vecai modai, kad piebrauks Samasvalds. Degviela dārga. Tas gan, jā. Nevar liekt braukāt. Okay. Tā, nu smago mēs esam pielaiduši. Viss ir kārtībā. Tagad tūlīt jāliek ķepa atpakaļ. Aigars aizskriet tagad ķepai pakaļ. Laikam tūlīt būs atpakaļ. Un liksim ķēpu, un tad mēģināsim pirmo test drive uztaisīt. Vienīgais es jau esmu, viss jau kājas jau atsaldējis. Ir kā nav tik nenormāli augsts, bet tas sniegs te dafigā, un kājas jau mitrs jau paliek, jo tev andoties. Tie kā gaidam Aigaru atpakaļ, un tūlītās močīsim ķepu virsū. Nu, karoči, viss ir dirsā. Nē, nu labi, mašīnu mēs sataisījām. Bet dirsā ir tas, kad es visu cauri ar eļu nošļācos. Jo likām to cilindru, protams, ka gaiss bija sarauts iekšā. Un tagad tur viss ir slikti. Nē, nu tagad viss ir labi, mēs argaisojām, bet argaisojām pret mani pufaiku. Un pats labākais, ka tā bija uz doto brīdi vienīgā tāda foršā siltā pufaika, ar kuru man patīk strādāt. Jo, kā jau es iepriekšējā video teicu, otru labo pufaiku stūri pakās. Tā kā, jā,
Super. Nu tā man tie gāja, ne? Bomžu problēmas. Tagad kaut kāds vecās jakas, kas īsti nav ziemas jakas, sakombinēja kopā. Bet nekas drīz tiks palaist Hunt & Go mājaslapa. Un tad es tikšu pie normāls pufaiks. Negribās arī šādi tā ar kaut kur pirkt, jo es, man tur blats ir Hunt & Go, tad man bišķi lētāk sanāk nekā citur pirkt. Bet labi, tas tā, es tagad vienu krauju jau aizvedu, man Aigars bija līdzā, viņš vienīgais neko nenofilmēju, vajadzēja ierot viņam telefonu, lai filmē, kā es kraujos. Bet viens baļķis es tagad aizvilku, ejam pakaļ otriem baļķiem. Un man, protams, arī nav telefona statīvs nekur. Tā kā, nezinu, kā es te kaut parādīšu. Vienīgais man ir GoPro, es mēģināšu GoPro kaut kur pieriktēt. Bet, jā, kaut kā tā. Nē, labrīt. Ko? Šonakt izgulējos mašīnā. Nebija nemaz tik traki patiesībā, jo spalka ir diezgan ērta. Es paņēmu savu gulceļu līdzā un baigi forši viss ir. Jo gribējām baļķīšu vakar bišķi pavizināt, es kaut 4 kraus vakar uztaisīju. Un vienos es nometos gulēt, un tagad vēl 4 minūtes jāpagaida, un tad es varēšu braukt. Un tad šodien arī par to pašu krautuvu ņemsimies. Vakar tā baigi neko nefilmēju, tāpēc, kad pats statīvs nav līdzā pirmkārt. Un otrkārt, ko tur tumsā redzēs, visu laiku baļķis uzkrāmē, baļķis izkrāmē. Bet šodien man baļķu pavadzījums ir beigušās, šodien mēs malku pavizināsim. Un tā kā jā, vēl 3 minūtes. Bet noteikti iebraukšu viršos pēc kafijas, tāpēc, ka visur citur kafija garšo pēc sūda. Ja tā nav asterts kafija vai viršu kafija, tad cits man tā īsti negaršo laikam. Un kaut kas jāiet brokastīs. Un tad jādod virsū. Un tikko arī pamanīju, ka degvielu vajadzētu ielēt ar blūdu, tikko ielēt degvielu vēl vajag. Un tad jāpabrauc apakšā tur, zem jumta, jo tur ir šitais ten logšķidrums. To man arī vajadzētu ielēt, tas ir beidzies. Ja es skatījos, es neredzu, ka te būtu logšķidrums kaut kur. Jā, šajā pusē nav pie smagajiem. Pat Liepājā pie smagajiem tur ir logs šķidrumi var ieliet. Nekas pabrauks apakšā zem jumtiņa. Smagais iet apakšā īzi. Jā, man sanāk, krauta ir uz tā paša ceļa, kur grančinieki iet šodien. Un tā mums tā jāmēģina ar kaut kā sadzīvo, ar kaut kā to ceļu sadalīt. Vienīgais labums, ka man krautoja ir tieši krautoja ir viena kabata, kur sliktākajā gadījumā, ja kāds no viņiem brauc, es ar to kabatu mēģināt viņas garāk tā kā palaist. Bet tas ir pie viena sortimenta, man tā krautu ir diezgan gara, tur kaut kādi pār 900 kubiem ir. Un ja es esmu krautu uz galā, tad gan būs grūtāk aizstumt atpakaļ tur līdz tai kabatē. Bet tagad slaiga braucot, mēs par Ācijas apļaustamies, ja te ir tāds pašaurs un nav tā, ka te būtu baigie varianti, kur samainīties. Bet kaut kā mēģināsim tas sadzīvot. Brauc ārā no karjerām. Kāds kaut ko runā. Vakarā te brauc, tad es zinu, kā bija viens pats grančinieks, tad viens nebraukā, tad jau bija viegli viss. Tad tikai močī. Bet tagad ir tā bišķīt. Un es jau saprotu arī džeks, kā viņiem jau arī taču, nezinu, vai tur pa kravām vai pa kilometriem. Vienalga, kā viņiem tur maksā. Bet viņiem jau arī ir svarīgi, lai viņi var braukt uz ceļā. Jau braucat ārā no karjerām, tūlīt pa tilta būšu. Un nāc te viss. Bet es ceru, ka izdosies ar viņiem sadzīvot. Man vēl bija doma pirms krautuvs nomest puļķis ceļu. Lai ja viņi man nāk pretī, kad es kraujos, lai viņi redz, ka ir puļķis, lai viņi zina, ka lai viņi ķipa nebrauc tuvāk, jo tur nebūs kur samainīties, lai viņi tikai pagaida. Bet, ja jau mēs tad laistu 4 sutku, tad jau būtu viegli pa dienu krāmē baļķis un pa nakti krāmē malku. Jo baļķis jau uzkrāmē tur ir 15 minūšu jautājums. Tā, brauc ārā no karjerām. Jo tā krautuva kā tāda ir diezgan milzīga. Un man šī viss ir jānovada daloties ar grančiniekiem, lai mēs neiesprūstam, ne viņi, ne es. Tā kā jau nāk. Tā baigi te nevar rakstīties. Man ir krautuva liela, pa šido pašu ceļu arī grančinieki brauc. Te man jāmēģina ātri uzkrāmēt, lai arī džekiem netraucētu. Tā kā, izpildījums.
Tā kā tas kravas izpildījums noteikti nebūs tas skaistākais, bet šoreiz ir tā, ka jāsteidzās, lai mēs viens otru nekavētu. Kaut kādas gaismas spīd, tad varbūt te kaut kur ārēku traktors zāģē. Aigars mums ir dabūjis vienu krāvu ar finieri, ko cilvēks viņš prasīja, lai, tā kā aizved nodod. Jo man arī baigi interesē, kur tad mēs te apgriezīsimies. Tā apgriešanās esot tur kaut kāda tāda sūdīga, bet labums esot tāds, ka traktors ir uz vietas. Tātad, ja es tur kaut kur norokos vai kaut kur paliek, tad traķis vismaz var izručīt. Kas skrāpē to kabīnu ciest nevar. Protams, ka mežoniekam tur bez švīkām kabīnē nevar galīgi iztikt. Bet, ka man nepatīk, ka tie zari saliekušies, bet neko jau īsti tur nevar izdarīt. Jā, baigi dziļi tas Aigars man kaut kur ved. Bet te šķeldas čupa, tas nozīmē, ka uz pareizo ceļu mēs esam. Bet tie līkumi vienīgais viss ir tādi, nepārāk kokvadējiski. Bļa, ka neuzsito piekam kaut ko. Bļa, tā, taču kaut dirst. Vai vienkārši uz milimetriem. Labs. Tev kaut kāda koka ir. Jāiet meklēt tālāk. Es jau visiem parasti saku, ka galvenais ir nemīs, bet es īsti neesmu tāds baigais ekstrēmo sajūtu cienītājs. Bet te vietām ir tā, kad nosviet telefonu pie zemes, jo vajag abas rokas uz stūri. Pa lielam mašīnas platumā te viss iet. Jāskatās, kā būs ārā braukt, jo man tā baigi galīgi pāris vietiņas tā nepatīk. Tāds šaurs un tie līkumiņi tādi asi. Redzēs. Kur tas Aigars man te mēģina ievest kaut kādos neceļos? Bet esot šķeld... Es nesapratu, vai šķeldvedējs te ir iebraucis iekšā vai šķeldotājs. Kaut kas saistībā ar šķeldu tur šobrīd ir iekšā. Ja viņš iebrauc, un kāpēc, lai kokudējs neiet? Ja vēl ir šķeldas piekap, tā kā ir, kokudējs sastāvs, tad jau te var iebraukt. Kad tie zari skrāpē, man to kabīnu es nevaru izturēt. Izskatās, ka vasarā būs jāizbrauc uz RVD workshop pēdī, lai viņš laukā saulītē man uzpulē to mašīnu, ne? Es jau nezinu, Edijs vispār skatās mans video vai neskatās. Bet, ja tu skaties, atsit kaut kādu īziņu, lai es zinu. Reku, tā ir mana čupa. Tā ir vienkārši pasakai nokraut. Izskatās, ka veču rokām ir krāvuši. Perfekt, taisns. Reku, tur tālāk traktori darbojās, šķeldo. Mēs tur kaut kur mēģināsim tulīt ripā apcirst. Tā kratās, buļa. Galvenais, ka baigi lēni arī nevar braukt, ka neuzbuksē uz kāda tiem pampakiem. Oi, Ej, tu dirsā. Stulvā mašīna. Jā, šeit višķīt pamīkst. Un sēdās un noģība man tā mašīna. Un viss. Neko nevar izdarīt. Gatavs. Paldies par uzmanību. Pirmo reizi ir tā, ka man višķīt štroms ir iekšā. Jo tas ceļš ir pašaurs, slidīgs, un es te tagad ar 52 tonām nāk no šejienes ārā. Bļa, es esmu pat piesprādzējies. Ej, tu nost. Pa lielam ir divas vietas, kas man bišķīt uztrauc. Viena bija, kur bija tāds pašaurs, tā kā tādam strautiņš apakšā, tur tek kaut kas tam līdzīgs. Tas man tā kā bišķīt tā nepatika. Un tā vieta gar to koku, tur ir jāņem diezgan tās normāls līkums.
Un šī ir viena no tām vietām, ko es jums nevaru parādīt. Jā. Šis bija labs, reāli labs. Vai šī ir tā reize, ka būtu prasījies Emīls līdzā? Emīls šito visu būtu nofilmējis. Ko tik tie kokudēji savā ikdienā nedabū piedzīvot, ne? Pa dubļiem, pa sniegu, pa lediem, pa kuriem tik mēs nebraucam. Bet vismaz nav garlaicīgi. Tas gan jāatzīst. Nu, labrīt. Cik forši ir, ka ir autonomka. Kods ar telefonu var palaist. Vismaz te ir silts iekšā. Nu, nav galīgi Āfrika, bet ir diezgan patīkams. Es nezinu, cik es te grādzi esmu uzslēdzis. Kas te ir 2? Nē, 28 kā pilns. Tā. Nu jā, var just, ka ar manīm kaut kas nav kārtībā. Ir 8,05. Un gribēju braukt, bet nevar no vietas izkustēties. Dāj, saņemies. Nost. Kāds sakars? Vienkārši nevar no vietas izkustēties pie mājas. Uz apakaļ aizgāja, tad līdz priekšā. Nu, dāj. Saslēdzam bloģīšu un braucam. Nē, es jau lāpus tur ņēmu ārā. Es pat nezinu, kur man lāpus ir, vai tajā vai šajā pusē vairogam. Bet tas tā nesos, johaidī. Tad taču pilsēta. Jā, man laikam jāatdod turboraķeti atpakaļ. Nu, šī te turboraķeti. Jāsameklē, kur ir atslēgas. Es ceru, ka es jums esmu paņēmis līdzām, ka es tās izkrāmēs viņus ārā. Baram. Reku ir. Viss kārtībā. Turbo puška. Spēr tāds labs busiņš, man patīk, kā viņš darbojās. Tā es, ka ceru, ka viņš pats neslēdzās ciet. Ieliksim muška aizdzē atslēgu. Tā, autiņš ir atdots apakaļ. Jūs, ka kāds nevajag nospert tev. Nē, tad, kad jūs skatīsieties šo video, tad jau tā mašīna jau būs aizvest projām. Aizsalusi. Kas tie tam tupelām? Tā, labs ir jābrauc tagad tālāk uz krautuvi. Ar grančiniekiem, tur, kur man tas ceļš jādala. -4 grādi šodien. Jā, kaut kā tā man te iet. Lēni gāzīt ripinamies. Zin, kāds ir bonus tam, ka man jādala tas ceļš ir ar grančiniekiem? Tas, ka, kā mēs zinām, vilcējam šajā laikā ir diezgan grūti. Nu, viens velkošais tilts, grūti pārbraukt slīd visu. Un man viss ceļš ir nokaisīts. Vienkārši super. Tas nozīmē arī, ka pie krautuvas būs viegli braukt. Tāpēc, ka, zin kā, tādēļ smagie dienā brauc diezgan daudz. Un viņš, protams, viss ir piebraukāts un slidīgs, bet nu jau vairs nē. Nu tā kā man šodien tik dod brīvi izvēle, ko tu gribi, to var vēst. Nu tad, protams, ka es izvēlējos pirmos baļķus aizdīsim. Ja baļķi vēl man tur bišķīt ir. Un kamēr man vēl ir GoPro, man te čomam jāizdod GoPro ir. Pa to laiku uzlikšu viņu kaut kur pātrinājumā, lai redzētu, kā ātri uzkrāmējās. Vispār šorīt ir diezgan augsts vējš. Es kā neesmu tāds baigs salīgais, bet pūš, ka es nevaru sagaidīt to būdiņu.
prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, stāsta beigās viski slāpē nemieru manī. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, stāsta beigās viski slāpē nemieru manī. Uz augšu kāpjot trepu soļus neskaitu, mans pulkstenis sāk jau stāt, bet turu savu gaitu. Mans rīts bieži sāks, kad tas citiem beidzas, ak tu redz, kā man ķipa veids. Manas izvēles aizved mani uz 8-7, bet sirdī brīžiem trūkstiem -2-7. Tur, kur treku idejas dzima simtiem, atsaldētais reitena pacens manī mūžam dzīvos cauri laikiem. Es nāku no vietas, kur ar buldozeru supra neizraks. Es eju. Tāda sūdīga vieta, viens no grančiniekiem reku palika. Nav puskalnā, tur, kur man it kā vajadzēja nākt ārā. Bet es braucu pa otru pusi tam kalnam visu laiku un gribēju viņu tā kā pavilkt, jo es tomēr ar krāvu esmu, man velkošu uz asfaltu, es būtu viņam piepalīdzējis. Bet ir problēma, kad viņām nav ne šņoras, ne āķis. Man ir lielais šņoras, bet viņš ārā sāna kabatā stāv. Un viņš, protams, ir sasals pilnīgā kramā, tā, ka viņi nevar izkustināt, un te mums nekas nesanāca. Bet, nu, gan jau kāds viņam palīdzēs. Viņš te saprat, ka pakaisīs to ceļu bišķīt, un tad kāds viņam gan jau šņoru atradīs un pavilks. Bet, nu, es vismaz mēģināju. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, stāsta beigās viski slāpē nemieru manī. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, stāsta beigās viski slāpē nemieru manī. It's the boy Frank. This goes out. Tagad bišķīt pagaidīs, tagu kalnā te ir tā vieta, kur es griežos riņķī. Bet ar ācijas apļaustījos tagad kaut kā 2 vai 3 grančinieki tulīt nāks ārā. Un tad palaidīšu viņas garām, lai es pēc tam varu uzkrāmēties. Savādāk sākšu krāmēt, un tad viņiem būs jāgaida uz maniem, un tad viss ir baigās steigā. Nu, steigi ir paļabom, tāpēc, ka šodien diezgan daudz malka ir jāsaražo. Bet ceru, ka viņi kaut kad tulītās radīsies, un tad varēsim braukt ārā. Nu, tikko redz, ko arī pēdējo vānu palaida. Tagad tie brauks, kaut kur lādēsies ārā, es nezinu, cik tālu viņi tur brauc, bet es domāju, ka es pa to laiku paspējuši arī uzkrauties un būs viss labi. Jāsadzīvo ir savādāk. Ja viņi tagad uz manīm būtu gaidījuši, tad varbūt kaut kādā brīdī es uz viņiem gaidu, ka visi viņi, nezinu, iespītējās un nelaidīsim tev garām stumā apakaļgaitā vai, nu, zin kā mazums. Tāpēc labāk ir visiem normāli sadzīvot. Viņi normāli džeki, viņi pagaida uz manīm, es pagaidu uz viņu un viņiem un viss ir labais. Jā, te bišķīt propka. Jo kraujamies uz lauku ārā. Un, zin kā, es vienmēr rindai mēģinu tālākajā galā krauties. Lai ir tā, ka ja kāds piebrauc pie pakaļas, lai viņam uz mani nav jāgaida. Un tagad mēs tur jaunu rindu esam sākuši uz labo pusi, un tagad te bija kaut kur pusceļā viens tā kā krāvās. Bet es ceru, ka mēs te visi salīdīsim iekšā. Jo es esmu priekšā, man viens ir, un man liekas, ka vēl viens tur kraujās. Tad jau vajadzētu sajiet. Tā rekomands mazais luksafors. Runga! Es viņu te nosēšu tā uz ceļu maliņā. Viegli bara brauk garām, bet pie grančinieki tie, lai vismaz zina, kas tur kraujos taču te brīdī. Un mums ir kaut kāds notikums. Dirst. Rekomands. Leģendārais metinājums. Es vienkārši apdirsties un nedzīvoju. Tā. Tur ir mani cimdi. Jā, traņķis tāds. Bet, nu labi, vismaz es viņu neesmu pazaudējis. Jā. Nu labi, nu tas jau bija skaidrs, ka es neesmu dzimis meitinātājs, bet es biju domājis, ka moškiņš bišķi ilgāk turēsies. Nu jā. Nu ko būs atkal jābrauc uz BM auto metināt šito visu. Nu tā ir kaut kāds, tas ir kaut kāds nelaimīgais kronšteins. Es jau viņu cik reizes esmu metinājis, skrūvējis. Un visu laiku tieši sūdu tieši ar viņu.
Labi, ka man logs bija vaļā. Es tik dzirdēju kaut kāds gring, iet, skatos ķēdi, valkās apstājos, jā. Tā visi kronšteini valkās līdzā. Labi, ka pamanīju. Šoreiz laikam būs jānoņem tas kronšteina atlikusī daļa no stoikas un jāsametina normāli, lai kārtīgi turētu. Jo man tas bija tāds ātrais variants, un es, protams, arī metināju, tāpēc ir tā. Kaut kā šidā. Brauksim tagad apgriezties. Kaut kā dīvaini šoreiz es te esmu iebraucis. Tā kā man ir slinkums griezties, tad es daru šidā. Tagad es esmu salauzis, man purnam ir vietas un griežamies. Nu, es pēc dārbs esmu drausmīgs slinks, tur var uzbraukt kalna augšā un apakaļ iestumties, bet man baigi negribās. Es te labāk tā, pariņķot. Tā. Nu, šajā video jums kaut kā baigi līdz šim ir jāklausās tajā manā muldēšanā. Jo es neesmu paņēmis kameru līdzā. Nē, jā, kamera man visu laiku ir līdzā, jo es filmēju ar telefonu. Bet es neesmu paņēmis statīvu līdzā telefonam. Un tāpēc ir tā, ka man nav kur nolikt to telefonu, kamēr es kraujos. Bet iespējams, kad es sestdienā arī pastrādāšu. Un ja es sestdienā strādāšu, nu, tad es paņemšu Emīlu līdzā. Un lai Emīls staigā riņķi un filmē. Bet, nu labi, atkal neko es eju krauties. Augsts gan. Ir kā pēc grādiem nav tik augsts. Pēc grādiem. Pēc gaisa temperatūras nav tik augsts. -3. Bet tas mitrums ir baigais un slapšs. Tāds mitrs un tas vējš tāds baiga. Neforšais. Kaut kā tā, jābrauc. Nē, labs rīts. Esam tagad saldū. Bišķīt aizgulējos, tāpēc man mašīna šobrīd stāv ceļa vidū. Jo vakarā man tur vēl viens džeks blakām stāvēja. Bet nu ko, tagad sāksim braukt. Jā, te bija viens autovedējs vakar. Autonomu karūts. Iekšā vajadzētu būt, ka ir silts. O jā! Super. Svēram to mašīnu dūmā. Nu, ko tu tā skaties uz maniem? Baigi nolūrēji. Tāpēc kaut kā arī Afrika man sporta raķeti stāv. Šorīt labs. Ceļš ir diezgan sūdīgi izbraucams. Vakar tas smuki sasniga. Tā, bija jāsapumpā gaisa, jāskrien ātri vieniem baļķiem pakaļ. Nē, labi, ir nākošā diena jau sākusies, man liekas, jau es to pateicu iepriekšējā kadrā. Bet jākrāmē baļķi. Dāks. Nu, cik te ir kāds? 3 baļķu kraus. Te varētu būt 1, 2. Nu, varbūt 3 vēl ir. Nu, 2 točni ir, ja kurā gadījumā. Varbūt, ka 3. Kaut kas te ir savalkāts. Nu, vajagais putenis šodien un augsts arī. 22 minūtes, nav sūdīgi. Tā baigi nesteidzoties.
Svežu skatos mājās, Kobra 11, kā debils Emils un redzu, kā semīs danās pakaļ. Tur visiem ar plēzi ir motherfuckers hitalik. Var jau tomēr provēt emīs pārindīgs, kad skaļi kliedz. Tas fotoradars emīr. Ganža strādā tad, kad kādam laiks ir atpūsties. Alu strādā tad, kad laiks ir kādam kaut ko pierādīt. Vietu ierādīt var tikai kārtībnieks vai ienaidnieks. Rievumiem mācīt var tikai ierodoties darbā rīt. Manas solas ir viss, kas man ir. Prāts man saka, nevar veikt klausu, ko saka priekšā sirds. Sajūtu šodien veiksmīgs devos uz Fēniksu, kā svešinieks, bet izgriez aparātā filigrāni S36-niekus. Kad kanibāls tak nē, bet anime es animāls, jau griežu nagus ratāk nekā barakļānu Jānis Brāla. Tu, ko domā pļaut, vari nemaz nesēt. Šajās rindās atradīsi, ko tu parūpījies nespēj. Ieraugoties spoku, sacērt un tam kreiso roku. Nesaprotu viņa joku, tādēļ viņu šonakt moku. PPPs, Dostreons ir asinīs un jaudīgi pautī pumpei galvā štroma tā kā Tesla. Vīrišķīgs kā turbo reiste, draudi man daudz rītu ausmā. Nu tā, skujas papīreni ir uzkrāmētā. Kamēr to nofilmē arī bišķi noskrājos lēkādams augšā lejā, jo es viens pats nebija līdzā. Un kraš šī tā vieta, kur tas grančinieks bija palicis, vai ne? Tad patās pie blīdens. Bet mēs brauksim pa labi. Jo uz kreiso pusi tur ir baigais tāds kāpums un līkums, un tur pat ceļš šākās lielais. Šeit tas kalns ir garāks, bet vismaz vieglāk uzbraukt viņā. Jo man netīkās tur meklēt piedzīvojumus. Es negribu ne ķēdes likt, ne zemi kaisīt, neko es negribu. Tāpēc es mēģinu izvēlēties tādas ceļas tā, lai normāli var nobraukt, lai viss ir kārtībā. Un tieši tad, kad es gribu braukt ārā, mašīnas uzradušās, reku, tur neviens nav tagad. Tur jau nāk strīpa. Un kamēr es ieskriešos, un gala beigās es arī neesmu nekāds autobusu šoferis, kurš pēdējā brīdī izlien kādam priekšā un tad velkās pēc tam. Tā kā pagaidīsim, šitā rinda visa aizies. Varbūt kāds sev atpazīs šobrīd. Nu jā, runā tā kā baigais youtuberis. Var pasveicināt mammu un tēti. O, neviena nav, un mēs braucam ārā. Tā, no labs rīts es te paspridzināju pa savām krautuvēm. Baigi daudz darbi, tāpēc nevar tā visu sīk un smalki safilmēt, bet es vakarā to video tur bišķi ir pagraizīju un likās, ka tīri nekāda vaina ir ciešama. Bet šodien mēs esam citā krautuvē. Mēs visu laiku vedām paši sev, un tagad mūs te paņēma pakalpojumā ar džekiem, pie kuriem es jau sen atpakaļ biju braucis. Un tad šoreiz viņi arī iedeva man pavest kaut ko. Reku, vat ir apgriešanās vieta. Reku, man arī pavadzījums ir nolikts apgriešanās vietā. Tā, es tikai ceru, ka te nav slidīgs. Diezgan jau tāds piebraukāts viss ir. Vajag, te nevar stāvēt brīnīties. Tā, vienīgais jautājums, man ir baļķi šorīt jāver. Noteikti jau, ka viņi visi ir vienādi. Vienkārši izskatās, ka ir... Jā, tie ir tā kā kopā, tur viens no vidas ir ņēmis. Tur arī kaut kādi resnie sešmetrīgie, bet tie droši vien kaut kur citur jāvēr. Visticamāk. Tā kā jāuzkrāmē baļķim un jāiet uz Ventspili projām. Es zinu, ka daudz man noteikti prasīs, kas tad tie tādi ir, kam tu tur ved. Bet zinu, kā tas pavāris jau to savu recepti jau nekad nevienam neatklāja. Tā, mēs esam atvilkušies kaut kā lēnām līdz Ventspilī. Ventspilī arī, protams, ir ziema. Pa ceļām starp pie Ugāles apmēram. Tur baigi forši izskatījās koki tādi, diezgan sagāzušies un ridīgais sniegs. Kaut gan viss ir jau tagad sniegs, nekā ir ziema. Un jau ir par vēl, lai teikt, ka ziema mūs pārsteidz nesagatavots. Bet tagad izkrāmēsim Kureksā baļķus. Kaut kur es mēģināšu kaut ko iest. Visticamāk, ka viršos atkal kaut kādu lielo kebabu komplektu ar friškām. Super veselīgo. Un tad brauksim malkai pakaļ. Un forši ir tas, ka tā malka ir jāved uz aizputi. Un tā, kaut kā tā. Tā, es atkal paspēju jau Kureksā izkrāmēties. Tagad braucam te uz Popi. Popē ar vēl vienu krautuvu. Tur mēs ņemsim malku un iesim uz aizputi.
Bet es domāju, bļāņas, man vajadzētu saņemties un šitiem te lielajiem pieņēmējiem, nu, kas ir, piemēram, nezinu, tur Pata, Stiga, Ibiza un vispārējā, kas pieņem kaut kādus kokus, vajadzētu ar viņiem sarunāt, davai veči, ļaujiet man filmēt, ļaujiet man nolikt to kameru, bet, nu, apakšā, protams, parakstīt kaut kādu līgumu, kad es, nu, nezinu, nefilmēšu tur kaut kādu šķirošanas līniju vai kaut ko tādu, ko nedrīkst rādīt tā kā konkurentiem, jo varbūt kaut kā tā foršāk parādīt, tad es varētu parādīt, kad reku tur stāv baļķi, te es krāmēju ārā. Es kādu laiku apakaļ jau iedomājies, teiksim, apzinīt tos lielākos, kuriem es kaut ko vedu, un sarunāt ar viņiem, ka es tai savos video iekļauju tādu, nu, tādu pamācību bez mazai, kā pie viņiem tur uzvesties, nu, teiksim, tā kā saldo vai ne. Daudz jau nezinu, ka iepriekš tev ir jāpiezvan sargam, lai tur rinda nesastājās pie vārtiem. Tu piezvan sargam, sargs pasaka, var braukt, nevar braukt. Tad tu atdod sargam pavadzīm, tad tu piebrauc pie galda, par āciju, protams, tu visu sarunā, kad tu vari braukt, kur tu vari braukt. Tad pie mērnē galdā tu atstāji pavadzīm, kraujies. Daudz jau to nezinu tādi jauniņie, nu nezinu, tur atsūt kaut kādu džeku, tur no kaut kāds Jelgavs, viņš pirmo reizi Patā, viņš vispār tur nešarīja, kas tur jādara. Un vienīgais man jāsaņemās, jāparunā ar viņiem, tāpēc, nezinu, tai Kureksā. Nu labi, tā galvenā ideja visiem ir viena. Iebrauc, atrod kādu, kuram iestumt pavadzīmu, lai viņš to parāda, kur izkrāmēties. Bet, nu, citreiz ir tik vienkārši arī citreiz tas ir. Citreiz tad tur jāiet no vienām durvīm pie otrām durvīm, tad tur kaut kas jāmeklē, jādomā, pa kuru rācijas kanālu jārunā, vai tu pats krauj, vai tu traktoristam prasi, kur kraut, un tur tādā garā. Un tā kā, jā, es kādreiz mēģināšu to īstenot, sarunāt ar viņiem tā, lai var normāli izstāstīt. Bet, nu, tagad mēs braucam uz Poku. Es ceru, ka es te runājot, neesmu jau pabraucis jau krustojumam garām. Nu, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc man īsti nepatīk strādāt sestdienās. Jo kas notiek sestdienās? Nu, protams, kā medības. Nu, kāda iespēja, ka es te varu tikt viņam garām? Nu, nekāda, nu. Nu, viņi noteikti tagad stāv kaut kur mastā. Zinām, mednieki jau arī nav tie īstie, kuriem varētu kasīties par šo tēmu, jo nu, viņiem ir ieroči. Galīgi. Nu jā, nu netiek te garām. Te viss ir slikti. Galais atpakaļ es arī nevaru atbraukt. Tur ir vēl sliktāk viss. Jā, tagad nav nejausmas, ko lai dara. Pīpenāt arī īsti negribās, jo aizbaidīs viņiem tos zvērus projām. Man tikai bišķīt smieklīgi liekas, es nevaru redzēt. Reku, patās ir tāda nobraukto mežā, un džekiem ir džipi. Nu, nav tādi riktīgi offroadnieki, bet, nu, tomēr tādi apvidnieki. Varētu tur iebraukt iekšā. Šitā man vēl pāris reizes ir bijis arī uz valsts mežiem, kad valsts mežos, kad brauc. Tu brauc, un tu vienā momentā atduries uz to, kad tu netiec nekur garām. Jā. Un tikko pienāca viens no medniekiem, teica, ka pārējo nākot ārā, ka šito laikam esot masti jau izņēmuši, un tad izskatās, ka es arī tulīt tikšu kaut kur. Nu, reku viens iedzinās iekšā, tad jau droši vien pārējie arī turpat iebrauks, un tad es tikšu garām. Nu, reku viss notiek. Visi trīs iebrauc mašīnītes iekšā, un tagad es varu braukt. Būtu jau bijis forši, viņi uzreiz tās mašīnas tur būtu iebraukuši, bet, nu labi, cik es pagaidīju kaut kāds 20 minūtītes varbūt. Bet, nu, viss ir kārtībā. Zin kā, man gan šo tēmu gribētos nedaudz paturpināt, bet bez kaut kāda aizvainojuma vai bez kaut kādas kasīšanās. Nu, tīri, zin kā, no to mežu jau ikdienā ļoti daudz cilvēku izmanto. Nu, tur tie paši mednieki vai ne sestdienās viņi brauc. Tie paši kaut kādi rogotāji, sēņotāji, kādam varbūt vienkārši patīk tur mierā klusumā, tur ar sunu pastaigāties pa mežu. Un bieži vien jau gadās tā, ka tas cilvēks viņš to mašīnu noliek tādā vietā, ka tur pat ar vieglo bez mazai nevar izbraukt cauri. Un tad tāds, nu, zin kā, neērtības jau ir, jo tāpēc mēs kokudēji, nu, tāds pats kokudējs brauc pa dienu, pa nakti, sestdienās, pat svētdienās ir džekas brauc, un, nu, ja forši mēs visi spētu sadzīvot un, nu, padomāt laiku kaut kā viens pa otru. Jo, zin kā, manā gadījumā arī, ja es redzu, ka, piemēram, es kraujos un man aiz muguras ir mašīna, ja es varu, es viņu, protams, arī vienmēr cenšos palaist garā. Nevis vienkārši tur sēdēt ar cietu seju, visas tagad kraujos un, nezinu, domā pats, kā tu kaut kur tiks. Un tas būtu tā baigi forši. Protams, nav jau nekas pretī. Nu, ej sēņo, ej medībās, dari, ko tu, kas tev tur vienalga, kas tev tai mežā ir darāms, bet, nu, tā tīri piedomā, ka kāds cits satiksmes dalībnieks arī grib mēģināt pa to mežu izbraukt.
nu, kaut kā tā. Un mums atkal ir notikums. Raši neiet. Paliku. Jāiet skatīties. Jāiet skatīties, cik lielā dirsādies ir. A, kā viņš te var neiet? Te taču nekā nav. Es braucu, man te sāk gurtā mašīna un apstājās. Galvenais, ka te nekā nav tāds. Nu, kāds sakars? Labi, ir jāpaņem lāpsta. Jātrok te kaut kur vaļā, lai ir kaut kas zem riteņiem, ko pabērt. Tā, labi. Nu tā mēģinām. Kas te notiek? Dai. Pilnīgs sviests. Uz līdzenu lauku vienkārši paņem un norokās. Kāds sakās? Mistika. Tā, kas te ir? Man te šitā malciņa būs jāņem. Vai kas tas ir? Nē, malka. Jā, tur ir viss kaut kas. Skaidra lieta. Krāmējam augšā. Zinu, ka vispār šī ir viena no tām kravām, kas man pašam arī ritīgi patīk. Smuku uzkrāmēts. Labs sortiments arī. Tā, viss, man ir augsts. Un tagad ir jāmēģina tikt no meža laukā. Bet nu ar šito, protams, tie prieki nebeidzās. Mums tagad vēl jāizbrauc no meža laukā. Te ir tāds šaurs celiņš. Tā izbraukšana man bišķīt nepatīk. Iekšā braucot, varbūt es nebiju pareizi leņķi paņēmis, bet, nu, tad šaurs likās. Un tas arī te diezgan arī tāds piebraukāts, slidīgs. Bet es jau nečīgs, es vienkārši esmu tāds piesardzīgs. Es pīs. Karoči. Te tulīt būs kaut kāds sūdi. Bļa, ka te slid. Tā. Ej, tu dīrs, davai. Forši gan. Tad te man likās, ka tā piekaptā ies diezgan pa grāvu, bet nebija tik traki. Nu, kuldīgā vienkārši maksimāli ātras atblūs ūkums. Es te kaut kādu stundu jau, man liekas, stāv un salst, un man 46 litri tikai ir iepilējuši. Vienkārši tik nenormāli ātras. Nu labi, man arī tā bāga bija diezgan tukša, bet man liekas, ka salduņš pildās daudz ātrāk. Tā kā, jā, jāpabrauc vēl uz priekšu būs. Pie tā tanka jāsapildā dīzelis. Un tad vēl jāvajadzētu palīdz zem mašīnas apakšā apstīties man lokšķidrums, kur tā kā ārā. Un tā kā šī ir šīs nedēļas un šīs dienas pēdējā krava, tad es varu atļauties arī, nu, nosmērēties maksimāli. Nu, es jau tā ir, kā esmu netīrs, bet nu, tad es varu tā pavisam nosmērēties mierīgi. Vēl viņš pild. Tikko sapildīja atblū, un tas atblū man sapildījās 10 minūtēs. Es ceru, ka dīzels arī nebūs tikpat superīgi ātrs. Man negribas kurpes sūt, ne? Tāpēc es noliku tikai vienu kurpu. Tā, nu, kamēr mums pildās dīzelis, palīdīsim apakšā. Paskatīsimies, kas te nav kārtībā. Tā, poči, tā viņa ir nolūzusi. Ak, te ir savienojums. Bļīns. Viens sūda trubiņi. Jā. Un tas tāpēc, ka te viss ir sasals apakšā. Tad te tek, pa tejien, kroči tek viss ārā.
Jā. Nu neko, vismaz tagad zinu, kas pa vainu. Tā. Nu labi, man 12. jābūt Skānijas centrā. Jo man ir iemetusies viena check engine kļūda. Kaut kas saistībā ar atgāzēm, ka viņas tur pa daudz vai kas tur ir. Visticamāk, kaut kas ar kvēpu filtru saistīts. Un tad pie reizes iedos džekiem, lai viņi man to trubiņu arī man nomaina. Tā, nu te vismaz kaut kas bišķīt ātrāk līst. 200 jau ir ielijuši. Bet ir smuki, man liekas, ir sakrāmēts, ne? Nu, nav jau tā, ka būtu kaut kāda baigā Mona Lisa, bet man liekas, ka ir tīri okei. Pirms vēl notīrīsim lukturus. Jā, numurzīm laikam arī jānotīra. Tādi apaugus. Šito jānotīra. Un tas tā, lai jūs man te nerakstat, kad policija man noķers par to, ka numurzīm mēģina noslēpt. Viņš ar ko nemēģina noslēpt, vienkārši braucot pa mežu. Viņa visu laiku aput. Kaut kā tā. Nu labi, šī bija mana pēdējā krava. Paldies, ka skatījies. Būs ļoti priecīgs, ja tu piespiedīs gan like, gan subscribe šim kanālam un like šim video. Tādējādi arī atbalstīs man šī pavisam vienkāršā satura veidošanā. Un kaut kā tā, kaut kādu video ārkalties esmu saražojis. Tie, kas galīgi nevar sagaidīt tos nākošos video, var paskatīties arī TikTokā un Instagramā. Tur arī ir 2 profili, kur var kaut kādas lietiņas no manis apskatīties. Un tā kaut kā. Bet es braucu mājās, mazgāt drēbes un pats mazgāties un tīrīties. Un galu beigās ir sestdiena un jāatpūšās. Čau visiem!